Labdien! Šodien esot pārsteigums! Jā, šodien mums ir ēdienkartē lūk šāds te Volvo divīzijas apakšprodukts, ar ko mēs īsti e-mobili līdz šim nebijām saskārušies. Līdz ar to šodien papētīsim, pabrauksim, paspriedīsim un, kā jau vienmēr, dalīsimies savās emocijās. Tātad interesants logo. Nosaukums šim produktam ir Polestar. Polestar Model 2, līdzīgi kā tas ir Teslām, tā arī šeit viņas identitē. Tādā veidā norādot Model 1, 2, 3 vai nu ir jau arī 4. Bet jā, mūsu gadījumā Polestar 2. Kārtējo reizi interesanta performances izpildījumā, jā, to mēs vēlāk izbaudīsim, braucot gaitā, tā kā jā, kārtējais kosmos, kas pātrinās 4 sekundēs. Šis logo reti, kad mums ir sastopams, jā, īstenībā es sev uzdodu jautājumu, kāpēc, jo šis auto jau tiek ražots no 20. gada beigām, tātad no 21. gada, tie jau ir 3-4 gadi, bet salīdzinoši viņas ir tik ļoti maz, un kā jau es arī iepriekš minēju, mūsu ķepās viņš pat nebija nonācis. Ja? Līdz ar to, tad, ja mēs tā pavaramies uz tām formām, saskatāmies to, ka tas ir Volvo. Pilnīgs Volvo, kaut kur uz aizmugurējām statnēm, pat kaut kas vēl nedaudz ir no sābiņa vecā, ja? Bet kopumā zviedru ražojums. Protams, kā jau mūsdienās, tas viss tiek likts kopā Ķīnā, bet tas noteikti nemazina ne ātrumu, ne kvalitāti. Skatām, jā, izteiktie Volvo lukturi. Protams, ka arī visas tās līnijas ir kaut kur ieturētas tajā Volvo stiliņā. Performance ar 350 kW elektrodzinēju, kas ir nepilni 500 zirgspēki, dod mums šo te kosmisko pātrinājumu 4 sekundes. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi arī ir jāapstādina un tad uzmet acis šīm mega lielajām bremžu mašīnām no Brembo. Redzam, kādi ir bremžu diski, kādi ir suporti. Un līdz ar to tur neko mazāk par 20 colu riteņiem mēs nemaz nevaram uztūcīt virsū. Virzamies tālāk, bīdamies, skatāmies, kā viņš izskatās no sāna. Manis jau pieminētais, vismaz no mana skatu punkta tā nedaudz asociējas ar kaut kādu sābu līniju šī daļa. Tas, kurš droši vien pamanīs, jā, ar saistību ar 9.5 sāba. Tā kā, sābas Volvo, zviedru kantoris, kaut kur jau viņš to visu arī turpina. Esam atbraukuši līdz mašīnas aizmugures daļai. Pasties, cik kolosāli tas viss tur notikās, jā? Jā, tātad, protams, ka mūsdienās neizbēgama šī te inteliģentā LED optika gan priekšā, gan aizmugurē. Tikko paši redzējām, kā tā optika spēlējās, ieslēdzoties, tā kā, ļoti gaumīgi. Ļoti gaumīgi. Man patīk. Konkrētajai versijai šādi mums nekas nenotiek. Notiek šādi. Iemetam acī, jā, fastback virsbūve, līdz ar to bagažas nodalījums ir tik, cik viņš ir. Neteikšu, ka ir maziņš. Atmetot beņķus mēs iegūstam ļoti lielu telpu, bet, ir pievienotā vērtība, dubultā grīda, jā, tā kā vietas te pietiek, lai dotos 2, 3, 4, paņemt līdz vēl savus mantas un viss ir forši. Mēs arī varam gandrīz vai doties, ne? Gandrīz vai dosimies, ir vēl pāris lietiņas pirms brauciena, ko es gribu parādīt, ko uzsvērt, un tad jau arī, jā, dosimies ceļā. Tā lietiņa, ko es gribēju parādīt, es domāju, ka tev ir jānofokusē šī te ražotāja zīmīte, kur viss ir skaidri un gaiši uzrakstīts. Tā tad dizainēts un zviedru produkts, kas, protams, mūsdienās tiek likts Ķīnā, bet noteikti zviedru kvalitāte, zviedru drošība, un te jau arī parāda, ka tas ir Polestar performance. Kā ir? Es jau esmu birojā. Tā mēs te sauksim šos minūtes te pavadot. Glauni, kvalitatīvi un, kā jau es teicu, šis te balans starp asketismu un tādu klasiku kaut kur mijās ar futūru, bet tas viss kopā ir no mana skata punkta ļoti feini. Pēc skata viss tā kā ierasts. Stūra, planšete. Kas tu tāds, ja? Nekā tāda nav, bet tai pašā laikā reālās sajūtas ir vairāk nekā pozitīvas un foršas, kaut vai jau daļa vien tā, ka nav nekas
te pārbās Uber, ja, viss ir tiešām mega saprotams, klasisks, ar nelielām niansītēm, kas, kaut vai jau, ja, viss šis te ambienta apgaismojums, tepatās arī pie ātruma pārslēgas virs ir visur šis te Polestar logo, tā kā tās ir tādas mazās niansītes, kas padara to sajūtu, ka ir šis te 21. gadsimts, bet tai pašā laikā nekā pilnīgi lieka, viss ir pilnīgi saprotams. Hops menu, hops latviešu valoda, mēra instrumentu panelis, stūre. Noteikti šai sportiskajai versijai pastamies, cik ļoti elegants ir drošības jostas, ja, un super. Un jebkurā gadījumā tā ekspektācija, kad tagad iekāpsim, kas tad būs pa kosmosa kuģi, gluži tā nav, ja. Pats jūti un novērtē, ka tiešām viss ir tā, tad iedziņu pa minimālo un viss kā jābūt. Normālai standarta automašīnai šī gadījumā gan ar elektropiedziņu. Jā. Galvenais ir, kas viņas skrūvēs kopā no kādiem materiāliem. Tieši tā, un vēlreiz saprotam, ja, Volvo produkts. Volvo jau kādu laiku ir viens no vadošajiem spēlētājiem auto tirgu, līdz ar to tad Volvo te izsaka visu. Pirms dodamies ceļā, kas te mums ir salikt šobrīd, es esmu uzlicis stūriešanas sajūtu, redzam uz vieglu, vēl viņa var būt standarta režīmā un stingra. Noteikti reka mums ir sporta režīms, ko mēs laikam, kas šodien šādā rudenīgā dienā uz slapja asfalta īsti neizmantosim. Tad mums ir šī one pedal drive opcija, ja, kas ir standarts zemes vai vispār izslēgts. Standarta elektroautomašīnas iestatījumi. Te jau ir kaut kas jau no asistentiem. Te mums ir šā brīža uzlāde, redzam 66%, kas mums uzreiz instrumentu panelī norāda, ka mums sniedzamība ir 260 km un baterija ir uzstatīta uz to, lai viņu lādētu līdz 80%. Kaut gan reka mums pat ir, ka pats Polestars norāda un iesaka, ka bateriju vajadzētu mums līdz 90% lādēt. Un ja mēs viņu tā uzlādējam, cik tālu mēs varam aizbraukt? Tad mums tagad ir jāizdara secinājumi. Tātad, ja ir 66%, kas mums dod 260 km, piemetam vēl kaut kur klāt. Mašīnas pilnā sniedzamība 100% pie šīs performances būtu 400 plus. Aha. Tad jau labi skan. Ļoti labi skan, es pat teiktu vairāk nekā labi. Tad mēģinām kā iet, ka viņi brauc. Jā. Viss uzreiz te mums aktivizējas. Ļoti askeitisks mērījuma instrumentu panelis, visi nepieciešamie rādījumi mums tur ir. Ja? Tātad ātrums, kādu pārvietojamies, baterijas atlikums gan procentuāli, gan arī sniedzamība kilometros. Protams, zīmju atpazīstamība, kas mums norāda, uz cik mēs drīkstam braukt. Es te skatos, domāju, rāģiņa nav, jumaju. Tā jau. Bet te ir ladums. Te ir ātrās uzlādes, viss, un rāģiņš mums ir pavisam vienkārši. Loģiski. Lūk, viss tas notiek ar planšetes palīdzību. Protams, ka šeit jau ir Harman Kardon sistēma. Bet, ar elektroautomašīnu braucot, neskatoties uz šo te brutālo jaudu, radio var skanēt, jo mašīna neizdod tieši nekādas skaņas. Peldam mēs tam mierīgi. Peldam, jā. Protams, jau brītiņu atpakaļ redzējām mašīnu uz 20 colu riteņiem. Tas atkal nozīmē to, ka kaut kur tas komfortiņš uz to visu pazūd. Teikšu tā, neskatoties to auto nedaudz paaugstināto klīrenci, viss, bet tas sportiskums tomēr mašīna ir ērta, komfortabla, bet nedaudz tomēr jūt to cietību. Jā. Šāda ir tā viņas performance. Jā. Ielipināja. Cietību nejūt, es jūtu tikai, ka man ielipina pie šī, jā. Pirms sākām te pa auto stāstīt un filmēt, ar viņu jau nobrauc savus 11 kilometrus, veicot šo kustību no loģistikas kompānijas caur numuru salīdzināšanu. Tā kā nedaudz jau tiku ar viņu satiksmē. Balans ir visā, pilnīgi visā. Nebaidīšos pat teikt tos vārdus. Šis ir tas auto, ko es gribētu redzēt savā pagalmā. Un nesaprotu, kā līdz šim viņš nebija nonācis tādā manā acu augstumā, jo perfekts auto. Vienkārši perfekts auto, neslēpšu sajūsmu. Kur mēs ar viņu vispār šo mašīnu varam dzīvot?
pilsētā tikai? Pagaidām, cik man ir pieredze ar viņu, es vairāk teiktu, jā, ka tā ir tāda pilnīgi ļoti laba, normāla ikdienas automašīna, jā, vai pilsētas režīms, vai starppilsētu. Vai ar viņu es dotos kaut kur brutālāk medībās mašķerēt? Laikam, ka nē. Es viņu vairāk redzu kā tiešām tādu asfaltnieku. Savukārt kolēģis Hedijs gan kaut ko bija papētījis, ka šis jau varētu būt viens no tiem retajiem elektrokāriem, kur viņš tieši atļautos iebraukt nelīdzinākās vietās un tā. Manas sajūtas ir nedaudz citas. Es viņu tomēr vairāk redzu pietiekami universālu, bet vairāk pilsētas režīmam un pārvietoties pa kvalitatīvu segumu. Kolēģis bija to domājis, ka pilnpiedziņas versija, tātad 2 motori, visi 4 velkošie, te arī viņi dalās. Kā jau mūsu gadījumā tas ir dual motors, ap pilnpiedziņu vēl performance. Viņi var būt arī vienkārši tā kā pilnpiedziņas ar dual šo te motoru lielāko sniedzamību. Un ir arī pavisam vienkāršas versijas vientiltnieks, tā saucamā vienas piedziņa ar krietni mazāku jaudu un ar attiecīgi mazāku šo te iespējamību veikt kilometrāžu. Tā kā konkrētajam Polestar 2 modelim ir vēl šie te apakšvarianti, ko katrs var izvēlēties pēc savām nepieciešamībām un noteikti arī pēc budžeta iespējām. Es skatos, kā viņš veikli apgriezās. Apgriezās viņš arī veikli, tā kā šodien lasīju informāciju par šo mašīnu, bija tieši uzsvērts šis te apgriešanās rādījus, kas tam bija nepieciešami tikai kaut 11 metri. Izklausās labi, jā. Un braukšana arī tīri patīkama. Es pieļauju, ka daudzi nostoties šos te sižeti interesējās par šo te modeli un varbūt fanos ne tikai tu, bet arī citi. Kā viņiem rīkoties, lai pie tādas tiktu? Tādas labas mašīnas. Pirmais jau, protams, tas, kurš pats var, tas paskatās portālā mobile.de šos te variants. Pavisam vienkārši ražotājs Polestar, norādam modeli 2 un tad jau viņš izmet visus iespējamos variants. Un kā jau es minēju, tur ir tādi, kas ir no 21. gada ar nobraukumu pieņemsim 150–160 tūkstoši, kas ir budžetā nedaudz virs 20, un tad jau aiziet 23. 24. gadi, ir pilnīgi jauni, ir performances, ir dual motori, ir priekšpiedziņas. Diapazons ir ļoti milzīgs, un tur noteikti, ja kādam varbūt ir apjukums tajā visā, droši sakomunicējiet ar mums, ar e-mobili, palīdzēsim izvērtēt un konsultāciju rezultātā saprast to jūsu labāko variantu, lai nav tā, ka nevajadzīgi tiek paņemta kaut kāda lielā jauda, attiecīgi pret budžetu atrast labāko variantu. Runājot par pieejamību, paskatījos portālā Mobile, kur arī attiecīgi tiek meklētas klientiem mašīnas. Viņas ir apmēram 200. Ja? Tas nozīmē, ka tirgus ir, nopirkt viņus var, un šis cenu diapazons, es teikšu tā, sākot ar šīm te pirmajām, kas nāca ārā 20. gada beigās, 21. gadā, varbūt ne ar lielajām baterijām, ar vientilta piedziņu, reāli jau var sākt medīt ap 20 000 nedaudz uz augšu, un tad, protams, aiziet top versijas performancēs, kas ir pilnīgs nulītis, tur līdz 60, 70 un tā, bet mūsu gadījumā gadīga mašīna ar nobraukumu tikai 7000 km, performances izpildījumā, kvalificējas valsts atbalsta programmai. Iegādājoties šādu auto, jūs vēl valsts atbalsta par tādu auto iegādi. Tā kā ļoti labs saucamais price performance noteikti pret šo produktu. Forši. Lūk, tāds bija šodienas mūsu piedzīvojums ar tiešām man līdz šim nezināmu pozīciju. Tā kā sajūsma šāda un pats galvenais tiešām pat šādā performancē, šādu jaunvērtīgu auto mēs varam ar valsts atbalstu iegūt savā īpašumā. E-mobili.